Spilgtas, rosīgas un neatlaidīgas. 7 saimnieces no visas Latvijas. Reiz jau iepazītas, viņas atkal ir gatavas pārstāvēt savu novadu un cīnīties par labākās saimnieces titulu. Latgali pārstāvēs Aglonas maizes cepēja Vija Kudiņa un Arendoles muižas saimniece Faimja Turlaja. Sandra Icaka viesības rīkos savā piemājas saimniecībā Zemgalē. Uz Vidzeme dosimies pie Brantu muižas saimnieces Ilzes Briedes. Brigita Puriņa mīlestību pasniegs Straupē. Bet Silvija Čurkste viesību galdu klās Madonas pusē. Savukārt kurzemniece Iveta Celkarte viešņas uzņems Bērzciemā. 7 īstas Latviju saimnieces. Šodien iepazīsimies ar visām šīs sezonas dalībniecēm. Saimniecēm, kuras reiz jau pārstāvēja savu novadu, rīkoja godus un cīnījās par labākās saimnieces titulu. Arhīva kadri ļaus atcerēties viņu iepriekšējo dalību raidījumā, bet pašas saimnieces gremdēsies atmiņās, kas glabā gan dzirdēto atzinību, gan uzklausīto kritiku, gan piedzīvotos kuriozus. Šajā brīdī neko nevar padomāt. Ir viss jāvēlta tikai mīcīšanai. Bet katrā gadījumā šajā brīdī, ja nāktu kāds svešais iekšā, es viņam mestu ar mīklas piku, jo nedrīkst laist svešinieks mājā, tajā brīdī jau var iznest svētību ārā. Pirmo sezonu, kas televīzijas ekrānos bija vērojama 2015. gada agrā pavasarī, pārstāv Ilze Briede, pati pirmā īsto Latviju saimnieču dalībniece. Toreiz viņa vēl saimniekoja Blomē, kurp pārcēlās no pilsētas, īstenojot senu sapni par dzīvi laukos. Pateicoties savai neatlaidībai un kaimiņienes Elzas tantes zināšanām, viņa gada laikā iemācījās cept maizi un kļuva par vienu no zināmākajām maizes cepējām Vidzemē. Otro reizi Ilzes dzīve apmeta kūlēni pirms vairāk nekā 8 gadiem, uzreiz pēc raidījuma nonākšanas ēterā. Man liekas, ka es to varētu salīdzināt ar kaut kādu zemestrīci, jo cilvēki zvanīja jau raidījuma laikā, viņi zvanīja un viņi rakstīja, un man likās, ka tur viss pilnīgi burbuļo, un tā bija ļoti pozitīva emocija, cilvēki ļoti priecīgi bija, bet man jāsaka, ka šo pozitīvismu un šo tādu atzinību šim raidījumam mēs joprojām neesam pazaudējuši pa visiem šiem gadiem. Joprojām ir cilvēki un joprojām saka, tās īstās Latvijas saimnieces, nesmējos, ka mums ir tāds savs fanu klubs. Tā, protams, nav pilnīgi visa sabiedrība, bet cilvēkiem ļoti pietrūkst tā, un viņi priecājas par to, cik daudz var izdarīt, ko dara vispār, ko tik tās sievas neizdomā un ko viņas nedara. Jā. Rupmais, kukuls, padusē. Rupmais, kukuls, padusē. Vai, labdien, nu gan man būs šodien laikam svētki un goda riktīgi. Šitādas sievas laikam šitādā kontekstā vēl nav bijušas manā mājā. Un, protams, ka tas bija pilnīgi tāds neaptverams. Tāpēc, ka pēc tam uzreiz visi gāzās, visiem vajadzēja satikties, visiem vajadzētu braukt apskatīties, visi aicināja uz kaut kādiem pasākumiem, un tā dzīve iegriezās pilnīgi savādākā plāksnē. Pilnīgi. Tā bija cita dzīve jau kā īstai Latvijas saimniecei. Tur nebija vienkārši kaut kāda Ilze Briede vai tur kaut kāda saimniece kaut kur, bet tu nesi kaut kādu vārdu, un ja tu tur esi nokļūst, tad turies tagad, rādi, ko tu māki. Man viena saimniece goda nostājās tajā kaktā, kur tu stāvi un saka, Ilze, ko tu dari, ka tev tā maize plūst krāsnī un neceļās? Un es apjoku, un es nesaprotu, ko lai atbildi, veseli neko. Ko pēc tam izmantot? Redz. Un viņa tā smīna, viņa saka, redz, tu visu laiku lielies kārtīgi, saimniec kārtīgi, vajag, ja kukuļi krāsnī negrib celties, tad drusku jāpaver vāks vaļā un jārada pupi kukuļi. Un ir augšā kukuļi. Viens vīrs man teica, tur jau zāle celsies, ne tikai kukuļi. Un uz priekšu. Ilzi, man ļoti interesanti bija skatīties Ilzes raidījumu, jo laikam visus 20 gadus pazīstu viņu.
Jā, un vērojusi, kā tā sieva kalnus gāšu. Un podus arī. Es, ka ieraudzīju, ka viņa, tad es skatījos visus pārējos arī. Nu, Ilze ir tāda ar milzīgi lielu jaudu. Es nezinu, kā viņa to paspēja, bet viņa ir visur. Un taisnību sakot, es domāju, ka viņai ir tik daudz enerģija, ka varbūt viņa pat elektrību varētu ražot. Es atceros, ka viņš tur baigi fīrējās par to ķēķi. Viņam bija tā maizes krāsnes, viņš cep maizi. Viņš kaut ko tik gudrs tur stāstīja par to maizi un ņēmās. Un es zinu, ka viņš arī, viņam katram tam darbībai, katrai tai fīrai bija apakšā stāsts garš. Viņš varēja šausmīgi daudz runāt. Bet viņš man ir palicis atmiņā no to raidījumu līdz šai dienai, ka tāda kārtīga maizes cepēja saimniece. Stāsts bija par maizi. Un tad viņa bija saimniece Blomē. Jā. Ļoti skaista virtuve, tādā puspagrabā. Jā, viņam tur bija tāds. Maizes krāsni, jā, un tā ļoti interesanta. Izskatās, ka jā, kā pagrabā, bet tāds puspagrabs. Ļoti tāda simpātiska tā virtuve. Ar milzīgu maizes krāsni, jā, stūrītī. Bet es vienmēr jokoju, ka kukuļus man ļoti patīk dot. Es esmu profesionāli kukuļu devēja. Katrā gadījumā cilvēki sagaida, lai mēs tad arī nesam godam šo vārdu. Ka tev ir jābūt tādai saimniecei, jo tu tam titulam tā kā esi nominēta, tad tev arī jāmāk nest tas vārds. Tu nevari tur kaut kādu, pinkainiem matiem, izlaistiem matiem stāvēt kaut kur pie zupas poda vai kaut kur. Tā kā es esmu ievērojis, ka cilvēki arī sagaida, un tad cilvēki sagaida arī to morālo stāju, ka nevar atļauties būt vāja kāda acīs. Tu nevari teikt, šodien es esmu piekusus un tādu. Es varu saviem mājiniekiem tur kaut ko pačīkstēt uz pleca. Bet sabiedrībā katrā gadījumā mums ir jāietraukt paceltu galvu. To arī sagaida no mums. Tās karotes, kas jums tādas sapušķotas, skaistas tur stāv, tās jums būs dāvanā. Ja kārtīgai saimniecei kārtīgi karotes ir īpaši atlasītas tikai no plūmes un ābeles zariem gatavotas. Bet viena karote ir no kadiķa, un es nezinu, kurai tika. Tad, acīm redzot, tai visvairāk vajag spēku un aizsardzību šobrīd. Var pasmaržot. Es pieļauju, ka šī ir kadiķa. Es ar tādu domāju. Ir. Tev vajag spēku, tāda maziņa, mums ir aizsarga slānis, bet tev nav. Viens vīrietis man mēģināja teikt par lakotiem nagiem aizrādīt, kad saimniecei īstai Latviju jau tādi nagi tā kā nevajadzētu būt. Man bija tajā brīdī sarkani uzlakot nagi. Un tad es viņam teicu, bet zini, es novēlu, lai tava sieva steigā, lai tu viņai uzdāvini kažoku skaistu, lapsāts vai kādu es tur viņam teicu, un lai viņa arī ir kopta, un lai viņai ir lakot nagi, un lai viņa ir sakārtojusies, lai tev nav kauns viņai blakus iet. Un tas nenozīmē, ka mums arī negribas pucēties, mums nav jābūt, mēs krāsojam lūpas, krāsojam nagus. Man liekas, ka saimniece jau ir tā, ka viņa virtuvē ir ķēkša, dārzā viņa ir dārzniece, droši vien, ka tad, kad bērns sasit kāju, viņa ir dziedniece mājā, bet mums neaizmirstam, ka mēs arī esam karalienes, Afrodītes un mūsu saviem vīriešiem. Kad es eju blakus savam vīrietim, tad viņš ir lepnis par to, kāda es viņam blakus eju. Es tur neklunkurēju kaut kādu tur kluša, tādā nesaprotamā tērpā. Un to varbūt mums arī jānovērtē, ka mums ir jāmāk, nest to savu kroni. Ciemiņus gaidot, celiņi jāiztīra un slieksnis jānotīra. Ja slieksnis ir tīrs, tad arī laimiņai ienāk tavā mājā, laimiņai ienākusi svētību atnesusi. Cītē, tu man palīgā nāc, Mincē! Īsto Latviju saimnieču 2. sezonu pārstāv Vija Kudiņa no Aglonas. Arī viņa cep maizi, tostarp slaveno Aglonas maizes veistūkli. Vija gatavo arī senos latgaļu ēdienus, rīko Latgales tradicionālos godus un vada Aglonas maizes muzeju. Saimniečāpar! Es te nosulusi gaidu gustus, ir nasacilojās. Ko mēlos gašķienis nocitīkšā, sasildēsim, pabarosim, kā jau Latgalī pieejams, nocit. Es esmu ļoti bagāta,
Jo man ir kolosāls darba kolektīvs, bet vislielākais atbalsts ir mana ģimene. Šodien man tikai viens dēliņš, vecākais ir klāt ar manu mazdēliņu Mikeli Jāzepu Kudiņu. Tālāk strādāt palīdzēs mana vedekliņa Skaidrīte. Jā, un mana vidējā mazmeitiņa. Bet Latgalī ir pīns tā, ka atgo gaškas, josādinoja da golda. Līdzit pakali da benča, būsit gūda gosti, dasasiežitīs da golda. Lūdzu. Vijas raidījums tika filmēts 2016. gada ziemā un ēterā nonāca pirms 7,5 gadiem. Diez, kas pa šo laiku ir mainījies Vijas dzīvē? Oi, daudz kas mainījies, daudz kas. Tajā laikā bija Miķelis Jāzeps piedzimis, pirmais bija. Tagad jau ir Markus, kuram 4 gadi. Tagad jau ir Agate, kurai tūliņ šajās dienās būs 4 mēnesīši. Edgars ir apprecējies, jaunākais dēls, man ir 2 vedeklas. Mašīna nomainīta. Darbā joprojām tā pati komanda, uz kuriem es varu paļauties. Nu, ir vasalis manis meitiņas. Nu, priekšā žagareņa jāmūsim tūp. Gan šī rutiņa, gan otra rutiņa. Mēs arī Juris, visi mēs tur strādājam, 25 cilvēki vecajā maizes ceptuvē. Un 2000. gadā februārī maizes ceptuvi likvidēja. Praktiski mums nedēļu iepriekš pabrīdinot, visi palikām bez darba. Nu, tad izlēmām, ka ko te mēs darīsim. Ķiegeļus nemākam taisīt, maizi mākam cept. Un tād sākām cept maizīti ar Dieva svētību, ar Dievietes Māras svētību, jo no pirmās dienas mēs Māras krustu savā uzņēmuma logo ielikām. Tas mums deva arī ļoti lielu spēku, un tā mēs maizīti cepam. Kā jau visas saimnieces, arī Vija pēc piedalīšanās raidījumā saņēma daudz atsauksmi. Taču pats galvenais, ka pašai ir palikusi laba pēcgarša. Vai ir bijuši gadījumi, kad cilvēki atpazīst? Nu, es neesmu no tiem cilvēkiem, kas ļoti uztraucas, ko apkārtējie saka, un nevienmēr arī pamanu, ko saka. Bet pašai bija ļoti pozitīvas. Arī tas raidījums ļoti patika. Tiešām pozitīvs. Paldies! Bet atpazina ne tikai kā īsto Latvijas saimnieci, pat atpazina manu mašīnīti. Tajā laikā bija valsts numurs GE, un iesauka tai mašīnītei Geļa bija, un aizbraucu uz vienu gada tirgu. Domāju, ko tur puiši apkārt staigā pa aizmuguri mašīnā. Es pienāku, viņi saka, tā ir tā pati Geļa no tā šova? Es saku, jā, pat tādi sīkumi bija pamanīti. Viņa man ir nikīga meitene, tāpēc jau viņai vārds ir dots. Kā jau visas sievietes, kaprīzas. Un dēli stāv pie mašīnas runā. Nu, neko tāda Geļa smukā. Tas jānomaina. Nu, tā palika par Geļēti. Ir bijuši vairāki, un lielākoties tas bija kad gada tirgos, izbraukumos tirgojām maizīti. Pērk maizīti jau tā kā maksāt pēc, tā, otram saka. Un tiešām jūs tā esat, jā. Grūti atpazīt, mēs tautas tērpos, kā reiz bijām tajā gadā vēl, un bez tautas tērpa atpazīt grūti esot, jā. Bija vairāki tādi. Arī ienākot Maizes muzejā, viņš ir atbraucies uz Maizes muzeju, un mani nav sasaistījis īsto Latvijas saimnieci ar Maizes muzeju, un te pēkšņi īstā Latvijas saimniece stāv. Arī tā ir bijis, jā. A 2016. gada īstās Latvijas saimnieces ir, es domāju, ka pašas draudzīgākās. Mums ļoti pozitīva gaisotne bija, kad mēs filmējamies. Mēs katru gadu, pat Covida laikā, mēs esam tikušās.
Joprojām mēs rotējam pa visu Latviju. Šogad bija pie Skaidrītes Alsungā, nākošais gads būs pie manis Aglonā. Esam bijušas visur. Pat viena daļa esam aizlaiduši ceļojumā uz Sicīliju vienu gadu, gadi 4 atpakaļ, jā. Tā kā mums ir joprojām sava WhatsAppā grupiņa. Mēs viena otru sveicam vārda dienās, dzimšanas dienās. Mēs zinām, kurai ir piedzimis mazbērns, kurai precas bērns kāds. Ļoti. Mēs tiešām kā māsas esam kļuvušas. Sēžaties iekšā, abas divas. Es jūs ievilkšu. Tu mūs nepavilksi! Pavilkšu. Sirgu! Dod man to! Es tev atdošu. Es tev atdošu. Nebūs labi. Viņas neslīd, es viņas velku. Neslīd. Aiziet! Ejam visas lejā! Nākat jūs arī lejā! Silvija Čurkste piedalījās 3. sezonas raidījumā. Viņa viešņas uzņēma kraukšķīgā ziemas rītā ar Vidzemes augstienai atbilstošu izklaidi, kurai sekoja pusdienas vīra dzimtas mājās Lielie Kupri. Žēl, man nav telefons līdzi, es izlasīju tās izziņas, ko es saņēmu no apkārtnes cilvēkiem. Bija Silvija asaras bira no priekiem un lepnuma par tevi. Vienkārši fantastisks raidījums, vienkārši superīgi. Vienkārši bija izziņu jūra. Jau sākot, kā parādīja raidījumu, tai vakarā un nākošajā dienā bija, likās, ka tas ir bumba. Jā, apkārtējiem patika, jā. Nu, lūk, un reku tur, kur tādu būdiņu var redzēt mežā tā lejā te patās. Tur man ir avotiņš, kas iztek uz austrumiem, kas ir bolēnu avota dēliņš. Ja tādu bolēnu avota ūdeni iedzert pirms miega, tad tā kā kafiju aizmigt nevar. Un tad jūs pārbaudīts. Nē, tagad ir stāsts, kāpēc es te noliku. Katrai pa mazai mutītei. Lai mēs visu nakti pie tevis nedzīvojam, tā pa mazai mutītei. Iedzer mazu mutīti, lai nesaaugstē kakliņu. Mazu mutīti. Mazāk. Muti vienu. Izlejam to, ko piešmurgāji, un lejam nākošai. Tā jau tu labu ūdeni izliesi ārā. Avotiņš tek nepārtraukti, mīļā, tur netrūkst. Un vīriņš teks uz avotiņu arī nepārtraukti. Jā, vēl atnāk vēl. Vienu mutīti daudz nedzer. Tajā laikā, kad rādīja raidījumu, tad tas bija briesmīgi iet iepirkties. Tas bija, ļoti bija jāsaņemās, ļoti jāpiedomā, kas ir mugurā un kā tu izskaties. Jo reāli, tad, kad tu brauc ar pirkuma ratiem, kundzītes gados, ne jau, tur, protams, tagad katrs ik viens atpazina, sačukstējās, rādīja, paskat. Jā, un brauca grupas pie manis kā pie īsto Latvijas saimnieces. Es vedu Paronas pagastu ekskursijās. Protams, vienmēr tautas starpā, protams, vienmēr ar humoru, jautrību un liku tur visādas muļķības darīt. Jā, bija šīs tās, bet tā kā uzmācīga kaut kāda, nē, vēl tagad ir 6 gadi pagājuši jau, 6 gadi pagājuši, un šovasar vēl joprojām kundzīte īrēja pirti tikai tāpēc, ka viņa gribēja īrēt pie Latvijas saimnieka. Man viņa prātā palikusi, ka tāda mamma, vistu mamma ar cālīšiem, tā ļoti, viņa jau arī pedagogs, jā. Tāda, mīlīga, draudzīga. Tāda smaidīga. Jā, omulīga. Zinu, kā ir, manim ir tā, ka es jau baigi neatminu, bet es zinu, ka es ir redzējis to raidījumu. Un viņš bija tāds, pirmais, kas man nāca prātā, ka viņš bija smaidīgs, Un kaut kas bija ar kartupeļiem, vai bija norakti, vai
pagrabā pārlasīja vai gāja uz pagrabu pēc kartupeļiem. Man liekas, kaut kas tur bija to dārzu. Nē, tad vēl bija tās sezonas, kas ziemā filmēja. Nu tā es nezinu, nē, taču to nē. Es pa lielam tikai atminu, ka viņš bija smaidīgs. Jā. Par Silviju, diemžēl, es nezinu gandrīz neko, jo neesmu viņu satikusi un neesmu arī viņu redzējusi. Bet ziņkārība man māca, un es tomēr ielīdu internetā un paskatījos, ko var atrast par viņu. Tas sliktos burtus nelasīju. Nē, sliktos burtus es nelasīju. Tādēļ kaut kāds priekšstats man par viņu ir radies. Un tas priekšstats ir tāds, ka viņa ir ļoti čakla, noteikti ļoti viesmīlīga, noteikti ļoti zinoša un noteikti ļoti uzņēmīga un arī tāda riskētāja. Tās ir tās galvenās īpašības, ko es domāju, viņai varētu piedēvēt. Man viņa tāds veidos tā kā no pasaku grāmatas, tāda vieda, gudra, tāda, es negribu teikt māmuļa īsti, bet tāda kārtīga sieva, kas ir ar savu viedumu, gudrumu un mīļumu. Tāda ļoti, tad visu laiku gribas smaidīt, kad par viņu runā. Bet tu esi viņu satikusi? Es viņu esmu satikusi, bet tāda, man liekas, viņu vienkārši manā atmiņā, manā galvā visu laiku dzīvo. No sākuma es uzsīšu lakatiņu galvā. Blomis Ilze man to iemācīja teicienu. Redziet, 3 mati uz galvas, tas ir šausmīgi maz. Bet ja 3 mati ir ēdienā, tas ir katastrofāli daudz. Silvijai pēc raidījuma nācās uzklausīt daudz labu vārdu. Un tādu nopietnu kritiku saimniece nemaz neatminas. Tiesa, pa kādai ironiskai piezīmei bijis gan. Faktiski acīs, ka es tur būtu kaut ko baigi lažu laidusi, neteica neviens. Pat ja tur nodomāju un pa kaktiem norunāju, tad man tā kā neteica, bet kritiku es saņēmu par savu uzvedību, par to, ka es nepareizi maizi mīcu, jo katrs mīca savādāk. Es atkal teicu, mīļie, pamēģināt, kad jūs kamerā filmē, tagad domāt, cik pareizi ir jāmīca maize, runāt vēl un mēģināt sakarīgi runāt un mīcīt maizi, tas kaut kā neiet kopā. Tad, un tad man visvairāk mani apsmēja par tiem kartupeļiem, ko es tur bēru. Pagājušā reizē tajā galviņā man bija jāber kartupeļi ar tādu melnu katlu, un to galviņu rādīja vienā raidījumā nescik reizes. Un tad man teica, Silvītie, tevi kartupeļi ir apnikuši līdz brošai. Cik tu viņus vari bērt, tos kartupeļus? Un vēl man viena kundzīte teica, ka es ļoti nepareizi turot katlu, tad, kad es barot šos te karstos kartupeļus. Lūk, savādāk jāturot tas katls. Bet tas viss bija ar humoru, ar mīlestību, ar to, ka vienkārši pakašķēties. Feini bija, jā. Redziet, tas ir tāds bērndārza darbiņš, vai ne? Kur tad es no tās savas... Es nekad neesmu gājis bērndārzā, man ļoti patīk. Bērndārzs ir tā vieta, kur mākslu taisa no makaroniem. Forši, šausmīgi forši. Ar pārējām dāmām mums ir kopīgs čatiņš, protams, kuru apsveicam visās vārdu dienās, dzimšanas dienās, visās lieldienās un ko tik vēl ne. Un pagājušā gada novembrī šajā pirtiņā mums bija salidojums. Bijām visas, Ināra bija ar sieriem, un Rasma bija ar cimdiem, un Antra bija ar mežagaļas cepeti. Man ir tikai viena lieta, kā jums nevienai nav. Kā nav jums nevienai. Un jums nav nevienai gaiziņa blakus. Jo, ja līdzās ir gaiziņš, tad dzīvot nav grūti. Lūk, es jums katrai šodien iedošu līdzi gaiziņu. Jūs domājat, kādā veidā? Tad redzēsiet. Un klāt vēl katrai ir kusons. Tā ir kusas nauda. Jā, tiešām uzturam. Un draudzīgas attiecības mums nekāda naida. Pilnīgi nekāda naida. Prieks meitenes, ka atbraukuši esat. Jā. Gaidām. Apvaino bišķi lietutiņu atvedām. Nē, nākiet varbūt iekšā, lai nav jāstāv lietu. Un es jums pastāstīšu par to stālsmaizi, kas mums ir sals šeit nav, bet mums ir tādi
Tradicionāla maize. Jūs paņemat meitenes maizīt piekodēt. Bet cik smuka paplāte, Pati nezinu, kad gadsimts. Jā, tas tā kā uzkoda jums tā kā salsmaizīt vieta. Jā, tā. Mums arī vienmēr sagaidā tādu. Un tad nākam visi lūdzu iekšā. Ar visām krūzēm jūs varat turpināt baudīt, un es jums pamazām izrādīšu mūsu māju. Labi. Latvijas 100-gadas gadā, 2018. īstās Latvijas saimnieces pārtapa par īstajām Latvijas saimniecēm, jo raidījumā piedalījās cittautietes, kuras dzīvo Latvijā. Latgali toreiz pārstāvēja tatāriete Faimja Turlaja. Dzimusi tālajā Sibīrijā tatāru ģimenē, apprecējusi īstu latgaļu puisi, viņa kļuvusi par Arendoles muižas saimnieci. Šobrīd mums turpinās šitas ēdamzāles restaurācija. Šita ir ēdamzāle. Pašreiz tika uzliekam grīdu, jo grīda jau vairs nebija lietojama. Arī sienas, protams, ka viss ir atjaunos, bet oriģināli griezti. No tā laikmeta viss ir saglabāts. Arī jūs redzat, durvis visas mums ir oriģinālas. Neticēsiet, bet Faimjas dzīvē nekas būtiski nav mainījies. Viņa joprojām saimnieko Arendoles muižā, palīdz vīram Arvīdam un gatavo ēst. Toties Arendoles muiža pa šo laiku kļūsi vēl sakoptāka. Kas tad muižā ir mainījies? Daudz izdarīts. Sataisījām ēdnīcu. Visas grīdas nomainītas, 120 kvadrātmetri. Grīdas ar visam sijām, ar visu siltinājumu. Uztaisījām apmetumu tajā ēdnīcā. Tur arī 120 kvadrātmetri, varbūt pat vairāk. Uztaisījām 4 labierīcības. Pašu virtuvi, protams, visu iekārtojam un savilkam komunikācijas, jo tur arī komunikācijas, ne ūdensvads, ne kanalizācija, ne elektrība nebija līdz tam. Pēc tam mēs taisījām terasi ārējo, kura bija sabrukusi. Un, protams, par tādiem sīkumiem kā durvi, kādu logu. Diez pārējās saimnieces atminas Faimju. Viņa, starp citu, kļuva par savas sezonas uzvarētāju. Kas ar to var atminēties? Es atminu vienīgais no to rulliņu, no to sākuma rulliņu, ka viņš bija tik smukus pacējies. Viņai bija baigi smuks darbs. Riktīgs smuks. Jā, viņai ir daudz krāsnes, kuras jākurina. Komīnu obligāti jākurina, jo jāpiesilda telpu. Es atnesīšu malku. Tā ir mūsu ikdiena. Mēs kurinām 10 krāsnes šobrīd. Es no rīt saskaitīju, jo es domāju, pajautās, cik tad ir to krāšņu. Šobrīd vakar mēs kurinājām, šodien un rīt mēs kurināsim 10 krāsnes, jo bez tā mēs nevaram te apgrozīties. Jākurina otru stāvu, ja mums viesu ir vairāk, un tad mums lejā tika 6 vietas, kulim vietas. Tad mēs kurinām otru stāvu un sagatavojam citiem viesim otro stāvu. Otru stāvu tad arī jākurina. Malku mēs arī paši gatavojam no Saumeža. Kaut ko jau atceros, jā. Pirmkārt, kā viņa te no Latgales un samērā tuvu pie manīm, tas jau tā uzmanīgāku darīja, lai ievērotu kā un kas pārsteidza tas trakums, ar kādu entuziasmu viņi atjauno to būdu. Saucamo par muižu, jā, tas man tā bija liels pārsteigums. Un tā labā latviešu valoda. Cilvēks ir neaizmirsis savu dzimteni. Arī šajās dienās mēs ar viņu daudz runājām. Neaizmirsis savu valodu, bet viņa ar cieņu uzturas pret visu latvisko, pret visu latgalisko. Nav problēmu. Es kā atceros to, ka viņa vienā kadrā tīrīja visu to, ko tu stāstīji, un arī vienā kadrā tīrīja ar fēnu vecajām durvīm dzina krāsunos. Jā. Tas darbiņš ir tik pazīstams par to smaku jūtu, jo es tieši to pašu darīju savā mājā. Un tad es domāju, dūli cilvēki patiesībā. Dūli cilvēki. Tā vieta tevi paņem, tevi ievelk,
un liek tev strādāt nežēlīgi, ne ļoti daudz, lai tu vari pēc tam pats priecāties par to, ko esi padarījis. Šitas ir tapetis, ko mēs atradām šeit zem konsoles. Aiz durvju konsoles. Un viņi tur bija saglabājušas. Vispār vairāk nekur. Man ļoti daudz cilvēku zvanīja. Ļoti senas paziņas. Pat manas vecākas meitas bērnu dārza audzinātāja, kuri jau tajā laikā bija gados, un tagad es nezinu, cik viņai gadu. Un viņa dabūjas manu telefonu, nezinu no kurienes, un tad viņa man zvanīja. Un ļoti priecīga bija, ļoti tāda, tāda kā viņa pazīst mani, un vienvar sakot, ļoti daudz komplimentu saņēma. Protams, arī sāk braukt cilvēki viesos, pieteikt viesības, turisma firmas sāk braukt. Arvids bija pārsteigts, kā pie maniem nāk sveši cilvēki un apkamp un izsaka mums tos komplimentus. Un ļoti daudz arī dzirdēja, ka viņi pa mani fanojuši un viņi ļoti turējuši īšķi pa mani, lai es vinnētu. Es prasīju, kāpēc? Jūs man jau nepazināt agrāk. Viņi saka, kaut kā tā, varbūt viņam tā liekas, ka viņi man pa maniem, bet viņi saka, mēs tieši pa tiem gribējām, lai tu uzvar. Pastāstiet, kā jūs godināt? Arvīds Turlais, Mojas saimnieks. Kā jūs dabūt tādu skaistu sīvieti kā Fāmija? Kā Fāmijas vecīgi atļauj jūs tā kā apjātas viņu? Cik samaksājāt zirgu atdevāt par tādu skievieti? Visu, kas bija. Es Rīgā kaut kādas darīšanas biju aizbraucis, un tas bija vēlu. Man vajadzēja braukt ar tramvāju. Un es iesēdos tramvājā, bet es biju virsdrēbes un tā. Un viena kundze uz manim skatījās, ka es jūs redzēju televīzijā. Es domāju, vajag taču virsdrēbes mani atpazīst, vai tiešām tā sēja tik pamanāma, nezinu. Tad gan, vairāk tādu arī laikam nebija, jo es pilsētā pārsvarā brauca visi pie maniem, un man Arvids pat smējies, ka viņi pat jau vairs ne mūžu neviens neskatās, viņi visi grib tevi redzēt. Un vienu brīdi mani nebija. Kaut kas bija noticis, un es biju prom, un tad viesi, kuri bija atbraukuši, bija vilūšas, ka mani nav uz ko paskatīties. Tā joka pēc varbūt tāda. Jā, viņi bija vilūšas, un arī vieni pat bija, es pēc tam redzēju, mēs tā gatavojamies satikt, un tad, kā viņas tā nebija. Man un manām draudzenēm ir tāds rituāls, tad, kad viņas atnāk pie manas ciemos vai es aizēju pie viņām ciemos, tad mēs paņemam vīna glāzi un apstaigājam dārzu. Tad laipni lūdzu paņemiet glāzi, kura ir pildīta ar mūsu gatavot mājas vīnu. Jāsiet ļoti izsalkušas. Tad šeit ir gaileņu pastēti, ko man meita palīdzēja sagatavot, un te ir auzpārsla cepuma. Tāds našķīts iesākumā. Tad priekā. Brigita Puriņa no Straupes īstajās Latvijas saimniecēs piedalījās 5. sezonā, kad pirmo reizi raidījums tika filmēts vasarā. Brigita ir kaislīga gastronomijas kultūras pētniece un Straupes zirgu pasta tirdziņa virtuves saimniece, kā arī sieva, mamma un vecmāmiņa. Mans vīrs Santis, mana meita Agnese ar Znotu, Sandi, mani mazulīši, Ralfs, Toms, Tīna un mans dēls Kārls ar sievu Līgu Puriņu. Viņi tikko apprecējās. Tādēļ es priecājos, ka viņa ir Puriņa. Savējie teica, ka viņi lepojās ar mani. Svešie nāca. Dažkārt varēja manīt, ka viņi tā pa gabalu vienkārši paskatās uz mani, neko nesaka. Bet bija arī tādi, kas nāca un, varētu teikt, ar tādu diezgan lielu sajūsmu, teica man komplimentus, no kuriem dažkārt man bija neērti. Tā kā es domāju, ko es tādu komplimenti. Neesmu pieradusi varbūt tā, bet
Droši vien, ka bija arī tādi, kas vienkārši noklusēja, neko neteica, varbūt es viņiem nemaz nepatiku. Un dažkārt tie komplimenti ir bijuši ļoti sirsnīgi. Un tu jūti, ka tas tiešām nāk no sirds, ka tas nav tāds kaut kas falšs, vienkārši tā, lai kaut ko pateiktu. Tie sirsnīgie komplimenti, tie ir nākuši klāt. Bet tā lielā mērā nav nekas mainījies. Un tad te man ir tā garšauga dobe. Es vienīgais nesapratu, kas bija šitie, jo man šitādi gan nav. Šitie, varētu teikt, tie ir loki. Es viņus saucu par platleņķu lokiem, bet tie ir platlapu loki, kas viņi vienkārši ir nogriezti. Jā, platleņķa loki. Mana mīļākā ir šī te, kas ir dārza majorāns. Ja būtu tādas smaržas, es ar viņām gribētu iesmaržināties. Es pieļauju, ka dīžās. Vai ne? Es kaut kur jūtos tādas smaržas arī. Majorāns man ir atklājums. Jā. Tā bija garšaugs ar tādiem bumbulīšiem. Man ir viss tādi garšaugi, bet man nav platlapu loki un majorāns. Majorāni man arī nav mājās. Vajadzēs ieviest. Brigita, tāpat kā Faimja, savā sezonā ieguva visvairāk punktu, un tāpēc var lepoties ar uzvaru īstajās Latviju saimniecēs. Kāda bija līdzcilvēku reakcija? Vietējie tā neskrēja un neteica, ai, kāda tu tagad slavenība. Daži bija, kas apsaukāja man par slavenību, bet tā nebija nekāda tāda viļņošanās ap manu personu īstenībā. Brigitiņa ir tā. Ne es redzējis kādu raidījumu, ne es zinu, ne man ir attiecības dzīvē. Bet tad, kad es viņu pirmo reizi satiku šitā sezonā, pirmo reizi, kad man bija tāda sajūta, ka es viņu pazīstu 100 gadu. Viņš šausmīgi vienkārši tāds cilvēks, gaišs, feins. Tiešām man ir sajūta, ka es viņu zinātu jau. Ir tā vienkārši, tas ir. Lūk, jūs jau ziniet, ka otro ēdienu pagatavot iznāk bišķiņ ilgāk nekā salāts uztaisīt. Un lai jums nav galīgi garlaicīgi, tad turpinot to mūsdienas iesākto tēmu, es jums atnesu fotogrāfijas, lai jūs apskatāties, kā kādreiz cilvēki sēdēja pie galda, kā viņi izskatījās un ko viņi ēda. Tagad viņš liek dekoros. Man liekas, Brigita ir tas gadījums, kad viņu gribas saukt par kundzi. Jo viņa ir akadēmiski izglītota šajā jautājumā, saimnieču jautājumā. Viņa prot sabalansēt ēdienu noteikti. Un Brigita ir tāda sakopta vienmēr tāda ieturēta. Laipna, bet ieturēta. Varētu teikt, to sirdslietu varētu nosaukt arī par tādu zināmu veidu kaislību. Tas nozīmē, ka es meklēju materiālus gan Latvijā, cik tas ir iespējams. Es esmu braukusi uz muzejiem, es esmu intervējusi cilvēkus, lai uzzinātu, kā īsti tā Latvijas gastronomija ir veidojusies. Bet sakot, es esmu ienirusi gastronomiskās kultūras pasaulē, un man tur ļoti patīk. Jā, man šķiet, ka Brigita ir tāda ļoti nosvērta. Viņa... Tā liekas noteikti. Man šķiet, es jau teicu. Man šķiet. Es kaut kādas epizodes atceros. Man liekas, ka dārzā bija klāts galds. Bet es zinu, ka viņa tajā laikā gatavojās, vai tikko bija nosvinējis dēlam kāzas, un tad, laikam, tur bija pakārtots. Kāpēc es atceros Brigitas raidījumu? Tāpēc, ka tad, kad rādīja atkārtojumu tai sezonai, es zināju, kad es būšu nākamajā sezonā, un tad es ķēru, ko var, skatījos, kas tur notiek un kas mani sagaida. Tā kā tieši Brigitas raidījumu es notrāpīju, un es zinu, nojaušu kaut ko vairāk arī par viņu, pat cik mēs arī satiekamies, ne ikdienā, bet dzīvē. Sens kurzemnieku ēdiens. Bet viņš nav tā kā zemnieka ēdiens. Viņš ir tāds bīrona laikmeta ēdiens. Viņš ir tādām baronesēm dažām bijis tāds ļoti mīļš ēdiens. Tā kā kurzemniekiem ir ar ko lepoties. Tas ir sveiciens kurzemniekiem. Šoreiz. Baudiet. Un lai jūs iedvesmo šis ēdiens. Ar savām sezonas saimniecēm gan mēs uzturam kontaktus. Mēs varētu teikt regulāri tiekamies. Priecājamies kopā, atceramies piedzīvojumus, pasmejamies par sevi un pajokojam. Un tie ir tādi jauki mirkļi, un mums ir plānā atkal satikties.
Ar mūsu gudro lielisko saimnieci Brigitu. Mēs tā zolīdi, tā smalki gribējām. Prieks jūs redzēt mūsu sētā. Iepazīstināšu jūs ar manu kuplo ģimeni 4 paaudzēs. Mans vīrs Artis. Prieks iepazīties. Arta mamma, kur atbrauc pie mums ciemos palīdzēt, tad, kad mēs netiekam ar darbiem galā. Un tā ir mana meita Ailita, viņas vīrs Kristaps un nākamie saimnieki tātad Ralfs un Gustavs. Kuriem tikko bija dzimšanas diena? Kuriem tikko bija dzimšanas diena. Prieks jūs, meitenes, redzēt, kad jūs esat veiksmīgi atbraukušas pie mums ciemos. Sandra Icaka no Zemgales pārstāv īsto Latviju saimnieču 6. sezonu. Līdzīgi kā Ilze, arī Sandra pilsētas dzīvi nomainīja pret smagu darbu, un vārda tiešajā un pārnestajā nozīmē tā saldajiem un skābajiem augļiem. Wow. Jā. Smags, Dāņau. Jā, smags, jā? Smags. Nu, tie lielie jau tev to smagumu visu iedeva. Nu, es tev palīdzēšu, neuztraucies, tu pagaidām paturi. Neesmu nožēlojis ne mirkli, man to ļoti bieži uzdod, man uzdod cilvēki, kas mani pazīst un arī nepazīst. Es esmu tikai ieguvusi un iegūst šeit dzīvojot laukos, jo tas periods, kas man bija pilsētas periods, tā bija tāda rutīna, ka man tas neradīja ne baudu par to, ko es daru, nekādā jomā. Sandras raidījums ēterā bija pirms 2 gadiem. Bet saimnieces atmiņas par vakaru, kad tika rādīts viņas raidījums, ir tikpat svaigas, it kā tas būtu noticis vakar. Tajā vakarā telefons visu laiku skanēja. Es atceros, ka, protams, bija atpazīstami numuri un bija arī tādi, ko es nenoietu. Vienmēr sakot, tie cilvēki mani zināja, un es viņus droši vien arī zināju, bet viņi nebija manā telefona sarakstā. Un, protams, ka visi slavēja un teica, ka viņi nemūžam tā nevarētu, kad es tā esmu uzdrošinājusies, un ka tik paticis ļoti viņiem, un ka viņi ļoti cer, ka es arī uzvarētu, gribētu. Un tas bija tas pirmais, jā, tas vakars bija tāds ļoti tāds emocionāli. Mēs jau paši arī sēdījām satraukti, skatījāmies, kā tas viss izskatīsies. Tas bija īpaši. Es laikam viens no tiem retiem, kas Sandru pazīst. Mēs ar Sandru kopā ir bijuši tirdziņos. Sandrišs ir... Viņš ir baigais racējs. Viņš ir laucnieku meitenes, kas dzīvoja pilsētā, un viņš ir nonācis apakaļam uz laukiem, pilnīgā nekurienē. Uzcēlis ar visu savu ģimeni, visu no jauna. Viņš ir ritīgs tāds sievišķis, no ko daudz var mācīties. Tur tālāk visa tā vagā ar ķirbiem, tur būs lielie ķirbi, kurus mēs spiedīsim sulā. Sulu jauksim kopā ar smilšēkšu sulu, drusciņi pieliksim dzērvenes no meža un sanāks viens no mūsu produktiem. Redzēt, es visus redzēju, visus 49, ja viņi bija, bet tā īsti tā nē, jo gribētos atkārtot, paskatīties. Tagad jau būs interesantāk visas skatīties drusku savādākā redzējumā. Nāc pie manis. Nebaidies, nekas tev nebūs. Pagriezies pret mammu. Izjūti smaržu, izjūti vibrāciju, ko mēs tev dosim. Droši dodies, mamma tev pretī sagaidīs. Tādas spilgtākās epizodes, ko es atceros, bija rudens tirdziņš Ogrē. Tur bija arī rūte no zutiņiem. Un pēkšņi es dzirdu, ka man blakus tante saka savai draudzenei: paskaties,
re, kur viena saimniece un re, kur otra saimniece. Nu, tas bija tāds, jo tad es pirmoreiz izjūtu to, kā jūs teicāt, ka būs ļoti liela atpazīstamība, ka cilvēki, tad vairāk gan ne par to, bet par to, ka to raidījumu tiešām cilvēki daudz skatās. Daudzi cilvēki tad atkal, viņi tā stāv, skatās. Es jau zinu, par ko būs tēma. Un skatās un neiet prom un redzēt, kur es viņus redzēju, Jūs gadījumā, es saku, jā. Ir forši, tiešām ir forši, jā. Atpazīstamību pēc raidījuma ieguva ne tikai Sandra, bet arī viņas piemājas saimniecība Padegas. Un, kā izrādās, tas nav vienīgais ieguvums. Mūs nominēja gada māja ražotāja balvai, un mūs viņa arī piešķīra. Tad pirms tam mums iedeva vēl iepriekš, ka vēl bija tikai Rundāls novads, mums arī apbalvoja un iedeva par pašvaldības tēlu popularizēšanu. Šogad mums pat nebija jālūdzās, mums uz ceļa uzbēra 4 kravas grants, jo iepriekš mēs savā ziņā tā kā atgādinam un, kad satiekam izpilddirektoru, tad par to runājam. Tā kā es jūtu, ka tas arī tādā ziņā ir devis, ka mēs esam sev, tomēr, ka mēs te esam, ko mēs darām, cik mēs darām, tā ir cita lieta, mēs neesam lieli, bet mēs esam sakārtojuši vienu zemes pleķīti. Un tas noteikti ir ļoti labi nostrādājis. Ko Gustiņ, parasti pie galda saki? Gustiņ, ko tu parasti pie galda pirmai pasaki? Jā. Tad, kad... Paldies. Bez savas ģimenes neesmu nekas. Pilnīgi noteikti. Ļoti emocionāla, ļoti. To es pamanīju pie sevīm. Jā. Citas daudzās vietās es uzķēru, ka viņa asariņa ļoti tuvu viņai, ļoti emocionāla. Bet tajā pašā laikā tāda līdzsvarota, ļoti gaiša, interesants sarunu biedrs. Viņa jau vācās no ceļa. Šausmas, visas nobremzējusi. Visas mašīnas tiek apturētas, visas tiek apturētas. Brauc tik iekšā! Brauc tik iekšā! Tu neviens tikai godavāts. Netiek iekšā. Nu ir klāt! Visi brauc! Tāmnieku mēlē runājošo Ivetu Celkarti daudzi noteikti atceras kopš pērnā gada no īsto Latvijas saimnieču 7. sezonas. Spilgta, pamanāma un enerģiska, tāda ir Bērsciema zvejnieku sētas Dieniņas saimniece, zvejnieka Oskara sieva un 2 meitu mamma. Šodien es vilku šito. Šitas ir man speciāli šim gadienam, bet viņš nav tā kā no jauna šūta, viņš ir bišķiņ restaurēts. Šis ir man omiņam šūta saimniece. Gads cilvēku dzīvē ir daudz un vienlaikus maz. Iveta, skatoties atpakaļ, secina, ka aizvadītais gads bijis gana trauksmains un daudzējādā ziņā pateicoties tieši raidījumam īstās Latviju saimnieces. Man ir mainījies tas, ka pēc šovu cilvēki man sāk zvanīt un prasīt, vai mēs arī pa ziemu nepieejam cilvēkus. Un tad šo ziemu man es domāju, kāpēc? Nē, man taču ir vecā mājiņa. Un man bija viesības, man bija Ziemassvētki, visādas viesības, jubilejas, cilvēki brauca svinēt. Es tur nevaru uzņēmt tikpat daudz, cik vasarā te, bet ritīgi fēni, mums tāds romantiskais vakars ar kamīna dāvaniņam, ar egliņu. Mums bija pat Ziemassvētku pasākumu. Labdien! 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 Gaidīji? Es rīk dikti gaidu. Neredzi, kā es gaidīju? Visu laiku stāvēt ceļmalā, kur mašīna brauks, nevarēju sagaidīt. Iesas sēts, ko mēs te stāv ceļmalā. Pils rokas ir ar dāvaniem, esmu nodāvināts, ka nap var panest.
Arī Ivetu pēc raidījuma dažādās sabiedriskās vietās esot uzrunājuši sveši cilvēki, un daži pat likuši justies kā muzeja eksponātam. Kasieri. Viņš man atpazina. Viņa arī teica, ka paldies, saimniec, ka te uzrunāja. Bet man jau ir regulāri, man nāk sētā skatīties uz tādu apmēram, tā kā muzejā. Bet tā es vienmēr visiem teicu tā, ka te nav Brīvdabas muzejs un ka mēs te dzīvo. Un kad, nevar būt tā, ka es stāvu pie vārtiņiem visu laiku te drāni un širti un gaidu, ka kāds ienāk, jums ir jāfīrējās, jāskrieņ un jāņemās. Un tad bieži ir varbūt tā, ka tas cilvēks ienāk un tad viņš, nebija tā saimniec, ka viņš ir tāds, bet viņš ir atnācis. Bet ne kurios, bet daudzas labas lietas. Man, piemēram, pilnīgi sveši cilvēki atnes dāvaniņu atstāja. Visādas labas lietas, meduķiņu, piemēram, atved kaut kur no Vēnspila, viens meitenes, viendienas smuk tādas ziepiņas, tā kā roziņi bija uztaisījis, mākslas darbu. Es kā pilns stāvēs jums šodien priekšā. Reku vēl kaut kas nāk. Kaut kas nāk, man mīlulīši. Viņam skaučku atnesis. Meiteni. Bet es vienmēr teicu, es uzreiz pasaku arī, ka sētā cilvēki ienāk, ja es saku tā, te nav nekāds Brīvdabas muzejs. Te nav ko vērtēt, te nav ko visi tie, kas ir tie inženieri un tie kritiskie, kas skatās uz augšu un kā tev te tas. Tas viss ir vienkārši un dabīgs, un te nav nekāds, nekas tāds, un mēs te dzīvo. Medus mucā gan esot trāpījis arī kāds darbas pilieniņš, taču Iveta vienkārši neņem galvā. Man uzrādās viena sieviete e-pastā, viņa bija atbraukusi kaut kad pavasarī, kad viss bija pilnīgi pliks un nekāds un jūrā vējš, kaut kāds galīgi tāds draņķa laiks. Vēl, man liekas, pat lāga nebija ne saplauts, kaut kas nenogrābts. Un tā viņš bija ieraudzījis, ka man tur pie to siltumnīcu, nav izžavēts vēl zemeņdobi, un kaut kāds spāņi man tur stāv mētais, kaut kādi kastroļi salikt. Un tad viņš man, ka tomēr tādā sētā, ka tomēr man vajadzētu domāt, kā man kas izskatās. Un tad gan bet es tā zolīdi uzrakstīju, ka tiešām te nav muzejs, un ka mēs te dzīvojam. Bet tas ir klasiks, saprot. Viņš neredz to, ko tu 100 darbus izdarījis, bet ieraug to vienu. Bet es neņemu galvā. Man asaras bija no tām atmiņām, kas bija 9 gadi atpakaļ šajā vietā. Mēs ar ģimeni izdomājām aizbraukt līdz Kolkai, un, protams, mēs braucām caur Enguri. Man bija līdzi jaunākais dēls, man bija līdzi vecākās vedekliņas meitiņas. Un tad, kad mēs pienācām ar Ivetu pie jūras, viņa teica tā. 90. gadi. Sajukums absolūts. Ko darīt? Kā bērnus pabarot? Tu nezini, ar ko rīt likt galdā. Ja? Stāvam ar draudzeni domām, visi laiž, davai laižam tur, Zviedrijā. Cik tas ir pāri jūrai? Un tad mēs sākām runāt, kā mūsu mātes, kā mūsu vecmāmiņas izturēja. Viņām bija vieglāk. Un tā mēs palikām un tā mēs cīnāmies. Un es esmu Ivetai pateicīga, jo aizvakar vecākajai vedeklai bija dzimšanas dienā, un es stāstu, kur es braukšu, un bērni atceras, jaunieši jau tagad 20+. Varbūt pateicoties Ivetai, mani bērni, mani mazbērni, visi ir Latvijā. Jā, mēs paceļojam, mēs aizbraucam, bet savu līgsdiņu vītē. Viens pats cilvēks viss nevar izdarīt, un arī nemaz nevajag censties visu izdarīt, tāpēc arī mums katram ir savs darbs. Un vīrs man ir atbildīgs par to fīru pacepšanu un fīrešanos. Viņš ir smuki izceps. Tagad tiek nogriezti galviņas nost. Šitā ir vienīgā zīve īstenībā, kur ir asaks iekšā. Bet pārējie visu, ko mēs tājas, nekur asaks nav iekšā. Tas vienmēr teicu, tas ir tāpēc, lai nevienam nekur nedurās. Arī Iveta ar savas sezonas saimniecēm sazinās un sarakstās. Kā ir? Satiekaties ar kādreiz? Mums bija ballīti.
Mēs to naudu notriec pa visiem kopā ballīt. Mums bija ziema pie Noriņa, mums bija dzīvo mūzika un ar galdiem un visu dampešanos. Jā, mums bija ballīt. Tad mēs ar šeit satiekās un meiteņi pasākuši, nes jau tā mazāk, es tik tagad uz tiem aizsvētkiem, mēs visi bija kopā nolasījušies pirmo reizi viss. Tirgojās mēs ne visi, bet galā mēs bija visi. Tas bija tāds fēns stāsts, bet meiteņi pasākuši laist pa visādiem pilsētas svētkiem un tirgoties kopā. Un cilvēkiem tīk, un viņi nāk un novērtē, un šitas ir fēni. Nu, ka tu dzīvē jau var atnākt un pačamdīt. Jā, tā mēs daras. Un tu negribi sanāk strādāt kopā. Beigas! Tad jūs varat lapēt! Tādas ir 8. sezonas dalībnieces, ar kurām kopā dosimies iedvesmojošā ceļojumā pa Latviju. 7 stipras sievas, kas rīkos godus, brauks ciemos, ēdīs, dzers un priecāsies un vērtēs cita citu, lai noskaidrotu, kura tiks pie šīs sezonas labākās saimnieces titula un saņems balvu no Latvijas televīzijas. Kā pirmā viesības pēc nedēļas rīkos Silvija Čurkste. Viņa saimnieces pārsteigs ar klučkām, vedīs ekskursijā uz Zalgauskas muižu un ļaus izlocīt gan kājas, gan balsi. Būs jautri.